Projekta transports pēc pieprasījuma mērķis ir veicināt mobilitāti tieši lauku reģionos. Tukuma novada Vānē līdz šim pakalpojumu izmantojuši 2 iedzīvotāji. Viena no tām ir Iveta Freimane no Sabiles, kura devās uz Vāni apciemot meitu. Pirmais brauciens bija ļoti elegants. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti labs variants ikvienam cilvēkam un ikvienā periodā, kad ir mazums, kas dzīvē notiek. Ja? Es esmu ļoti apmierināta un priecīga par tādu iespēju. Kurzemes plānošanas reģionā norāda, lai arī šobrīd atsaucība no iedzīvotājiem ir maza, projekta autori un pārvadātāji cer, ka pavisam drīz interese būs lielāka. Nav atšķirības, vai tu brauc uz veikalu, vai tu brauc pie daktera, vai tu brauc pie savas māsas padzert tēju, jo mēs gribam, lai tev ir iespēja nokļūt. Mēs patiešām aicinām jebkāda iemesla dēļ, kad ir nepieciešams doties, tad izmantot šo iespēju. Cilvēkiem ir jāsagramo tas viss, jāiepazīstās ar noteikumiem. Uzdrošināties varbūt vajadzētu vairāk zvanīt uz mobilitātes centru, tur tiešām meitene paskaidro no A līdz Z visu. Ir arī mēneša beigas, varbūt tas ir iemesls, sagaidīsim decembru, ka būs jādodās pēc Ziemassvētku dāvaniņām, tad jau būs aktivitāte lielāka. Braucienus var pieteikt katru darba dienu noteiktos pulksteņa laikos, kā arī izmantojot lietotni Freelway vai zvanot pa tālruni, par ko plašāka informācija pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā. Lai nekonkurētu ar sabiedriskā transporta pārvadātājiem, maršrutu neizdosies pieteikt tad, ja stundu pirms vai pēc pasažiera izvēlētā laika ir pieejams sabiedriskais transports. Ja gribās pieteikt uz to sestdienu, svētdienu un nākošo pirmdienu, tad tas ir jāizdara laicīgi, vai nu piekdienā, vai nu ceturtdienā. Tāpat tās arī apstiprinājumi, kad mobilitātes centra speciālists ir sagatavojis to braucienu ar šiem pasažieriem. Tikai tad atnāks paziņot. Mūs atpazīt var pēc norādītēm uz sāniem, noteikti skatieties, vai ir transports pēc pieprasījuma rakstīts. Tad būs labi, tad iekāpsiet īstajā transportā. Pilotprojekts ilgs aptuveni 6 mēnešus, un tā noslēgumā plānots prezentēt rezultātus, kāds ir bijis pieprasījums, kuras ir aktuālākās vietas un kuros laikos cilvēkiem visvairāk nepieciešams transports. Kurzemes plānošanas reģionā cer, ka pēc tam būs interese no citiem pārvadātājiem, arī individuālajiem, kuri būtu gatavi šo pakalpojumu sniegt arī turpmāk. Tad gan tas būtu par maksu. Šobrīd pilotprojekta laikā pakalpojums ir bezmaksas. Nīceta Anna Stariņa, Tereza Matisone, TV9 Pakalni, speciāli RTV.